Mēs dzīvojam liela ceļa malā, un mums garām iet gan ļaužu lepnība un pasaules greznums, gan vienkāršo cilvēku rūpes, steiga un lēnīgums. Man patīk aiziet līdz skolai, kura, lai arī tipveida 3-stāvu ēka, kalna galā pie Dubnas un Daugavas, izdzīvo savu ikdienu. Kas notiek aiz skolas puķu acīm vasarā un rudenī, ko aicina aiz sevis ieraudzīt skolas durvis? Kāds ir laimiņas skolas stāsts, vai arī tik rimts, saules un ziedu ieskauts kā pagalms un ceļš? Ko vēstīja Pastariņa skola? Kādu dzīves ziņu un domu piepildījumu atklāja šī ēka? Tāpēc šis stāsts būs par durvīm, jo durvis tas ir ceļš uz pasauli skolā. Skolā ir daudz durvju. Aiz katras no tām pasaule redzama citādāka. Varam to saukt par skolas vidi, labvēlīgu, ko raksturo pozitīva gaisotne, kas sekmē radošu darbīgumu. Tā ir skolas sakoptība, estētiskums, mūsdienīgs dizains, telpaugi, ērts mācību telpu iekārtojums. Skola palīdz ar savu vidi kopt individa pašcieņu, rada drošuma izjūtu. Kad jūs dzirdat sakām, mana skola, manas durvis, tad tā ir piederības sajūta skolas vidē. Mans garderobes skapītis, kurā starp grāmatām un sporta piederumiem slēpjas arī kāds mans noslēpums. Mans pusdienlaiks, atraktīvi krāsainajā, mūsdienīgajā jūras zilzaļajā ēdamzālē. Mans starpbrīdis, un tas ir tik krāsains kā katrs skolas gaitenis. Mans skolotāja atelpas brīdis skolotāja istabā. Mana saruna ar maniem kolēģiem. Tās ir manas darba vides durvis. Kā rodas labvēlīga skolas vide? No mūsu pašu domām un darbiem. Tā 12. klases audzēknis Lāsma Leitāne un Līga Bokāne kopā ar klases biedriem nolēma radīt jaunu klases telpas dizainu. Tapa skices un projekts, sekoja neatlaidīgs darbs vasaras garumā, kura rezultātā varam skatīt un priecāties par oriģinālu klases izskatu. Tā top daudzi klašu kabineti, un paldies visiem bērniem, vecākiem, skolas darbiniekiem. Bibliotekas durvis vienmēr vēlīgi atvērtas, un aiz tām krāsu, grāmatu un fantāziju mājoklī labi iejuties ne tikai grāmatu tārpiņš, projektu laika izlolots bērnu darbs, bet arī bibliotekas pasaules saimnieces.